Labdien! Skatos, ka esam jau sākuši sanākt. Paldies! Tiem pirmajiem, tiem ātrajiem. Varbūt vēl dažas sekundes pagaidām, kādu varbūt pat minūti, jo ir pieteikušies cilvēki, kas vēl grib paklausīties mūsu. Tad mazliet uzgaidīsim. Tātad šodien mēs esam satikušies, jo mums ir pamatskolas mācību līdzekļu dienas, un īpašā tēma šodien ir Latvijas un pasaules vēsture. Tātad iepazīsimies. Es esmu Linda Vilnīte Āboltiņa, un es esmu klienta attiecību vadītāja. Viena no 4, tātad varētu būt, ka daļa, kas šodien ir pieslēgušies, mēs jau savstarpēji esam tikušies un esam pazīstami. Izdevniecība ir dibināta 2012. gadā, un šobrīd ir jau 3. gads, kopš mēs veidojam un izdodam mācību līdzekļus pamatskolas posmam, un esam piestrādājuši pie tā, lai būtu ne tikai poligrāfiskie mācību līdzekļi, bet arī lielas, skaistas digitālo mācību līdzekļu platformas, kā arī vēl bez tā mums ir metodisko materiālu krātuves un e-žurnāli un ļoti daudz citas lieliskas lietas, kas atbalsta skolotājs ikdienas mācību procesā. Un, lai viss šis skaistums taptu, mums ir sadarbība ar vairāk kā 55 autoriem, redaktoriem un projektu vadītājiem, kas visu šo kopā veido. Tātad par mācību līdzekļiem pamatskolai. Līdz 2027. gadam mēs esam ieplānojuši pabeigt tātad visu pamatskolas posmu 1–9 klašu grupās. Kas būs tuvākajā laikā? Tātad, kas ir tas, ko mēs izdosim tuvākajā laikā? Kā mēs redzam, 2025. gadā mums būs izdota matemātika 4. un 5. klasē, savukārt 6. klasē būs 2026. gadā. Savukārt latviešu valoda 4, 5, 6 klašu posmam tiks izdota 2026. gadā. Sociālās zinībās un vēsturē 4. klase. Sociālās zinības un vēsture jau šogad nāk pie mums, bet 5. un 6. klase būs tuvākajiem 2 gadiem. Savukārt 7. klase Latvijas un pasaules vēsture jau ir, un šogad būs arī 8. klasē. 9. klasē mēs izdosim nākamajā gadā. Tāpat pie mācību līdzekļiem, kas šogad tiks izdot, ir teātra māksla. Tas ir tāds pilnīgs jaunums, kas nāks ārā. Arī mūzika 3. ceturksnī 4. klasē būs, un šogad nāk arī ārā dabas zinības un datorikas skolēnu grāmata, tā kā bagāts klāsts šim gadam. Dizains un tehnoloģijas mēs jau esam izdevuši līdz 6. klasītei ieskaitot, un mums ir arī izdota inženierzinības 7. klasē skolotāja grāmata, bet šogad arī bērni sagaidīs savu rakstām grāmatu. Bioloģijas 7. klasē izdosim šogad, bet 8. klasē jau redzēs, kā saka, nākamajā gadā. Un runājot par fiziku, 8. un 9. klasē fizikas skolotāja grāmata un uzdevumu burtnīcas skolēniem jau ir izdotas. Savukārt rakstām grāmatu 8. klasē mēs izdosim arī šogad, bet 9. klasē nākamajā gadā. Un arī šogad mums liels prieks, ka būs ķīmija 8. klasē, un nākamā gadā būs ķīmija 9. klasē. Savukārt par Latvijas un pasaules vēsturi 7. un 8. klasē runāsim šodien. Drīzāk runās Annija Bergmane, kas ir šo mācību līdzekļu autore. Annija, vārds tev? Jā, labdien, kolēģi! Priecājos jūs satikt šajā webinārā un paldies par jūsu interesi par šo mācību līdzekli. Jā, tātad man sauc Annija, esmu vēstures un sociālo zinības skolotāja. Esmu arī pašlaik darbojos izdevniecībās Skolas vārds dažādos projektos, bet nekur tālu arī no skolas neesmu aizgājusi. Un īstenībā šie te mācību līdzekļi un to radīšana noteikti ir tāds
viens no man personiski nozīmīgākajiem darbiem, un tāpēc tam arī cenšos atvēlēt atbilstīgi laiku. Bet ko nu daudz par mani, ķersimies klāt pie šī te mācību līdzekļa, uz kura prezentāciju jūs šodien esat atnākuši. Un tās tātad ir rakstām grāmatas Latvijas un pasaules vēsturē 7. klasei un šogad arī 8. klasei, kā jau Linda teica. Un pirmām kārtām, protams, ka sāksim ar nedaudz tādu ieskatu, kas tad ir rakstām grāmata un kas ir šajās vēstures rakstām grāmatās. Tātad rakstām grāmata, kā jau to saka šis te nosaukums, tā ir tāda grāmata, tāds mācību līdzeklis, kurā skolēns pats iekšā var rakstīt. Tātad tas ir personisks mācību līdzeklis skolēnam, un tajā ideālajā gadījumā tā tas arī ir domāts, ka katram skolēnam ir sava rakstām grāmata uz šo vienu mācību gadu. Es ļoti labi apzinos, un nereiz vien arī ar skolām mums ir bijušas diskusijas par šo formātu un izmaksām, taču pašlaik, kamēr arī mēs kā izdevniecība iesaistamies dažādās diskusijās par tātad ar valsts pārvaldi par šo te finansējuma palielināšanu, bet kamēr šis viss vēl ir procesā, protams, kā var arī šo darbu ar rakstām grāmatu pielāgot, un vēlāk arī Linda stāstīs par to, ka šīs rakstām grāmatas ir pieejamas arī digitālā formātā, līdz ar to ir alternatīvas darbam, bet es šodien centīšos jums pastāstīt un parādīt, kāpēc, manuprāt, šāds mācību līdzeklis ir vērtīgs un kāpēc ir vērtīgi, ka tāds ir katram skolēnam, jo tad galvenais apsvērums ir tāds, pamatskolēni ir tās klases, ar kurām es strādāju ikdienā. Un ļoti bieži, teiksim, ja es atkal sarunājos ar pieaugušajiem, tad tad, kad es ar kādu iepazīstos un saku, ka es mācu vēsturi, tad parasti pirmā atbilde man ir, jā, man skolā nepatika vēsture. Un es negribu, lai mani skolēni kādreiz tā ar sevi atbildētu kādam, kas teiksim, ar viņiem iepazīstas un saka, ir saistīts ar vēsturi. Un tāpēc, manuprāt, rakstām grāmata ir ļoti labs veids, kā pirmām kārtām skolēnam parādīt, cik brīnišķīgs ir šis mācību priekšmets, cik nozīmīgs tas ir, cik daudz no tā var iemācīties. Un otrām kārtām, mēs ļoti labi zinām, ka pamatskolēni dažādu iemeslu dēļ bieži vien ir tā grupa, kurus mēs pazaudējam mācību motivācijas ziņā vai iesaistes ziņā vai tāda mācīšanās prieka ziņā. Un arī tur rakstām grāmata šis individuālais mācību līdzeklis var būt ļoti palīdzošs, lai tomēr noturētu skolēnu motivāciju un lai viņus ļoti mērķtiecīgi iesaistītu mācību procesā. Bet tātad par to, kas tad ir šajā te rakstām grāmatā iekļauts. Tātad, kā jūs arī šeit redzat, šeit ir 2 atvērumi no 8. klases rakstām grāmatas, tātad par tēmu par to, kas ir humānisms. Tātad, pirmām kārtām, jā, šeit ir pilnīgi viss mācību stundas norisei, tātad šīs te rakstām grāmatas ir sakārtotas pa stundām, ja, tātad katrs apakštemats ir domāts 1 līdz 2 mācību stundām, taču tātad, kā jūs redzat, jā, tas nav tikai viens atvērums, tie parasti ir vairāki, jo tātad ir iekļauta gan teorētiskā informācija un dažādi vēstures un informācijas avoti, gan dažādu līmeņu uzdevumi, gan arī tātad saistībā ar šo skolēnu motivāciju ir jau paredzēts skolēnam iespēja aktīvi iesaistīties mācību stundā, analizēt, pētīt, secināt, ne tikai noskaidrot un kaut ko uzzināt, bet būt tādam tiešām aktīvam stundas dalībniekam, kā arī papildus saturs, kura piemērus rādīšu vēlāk. Bet tagad nedaudz apskatīsim šo katru sadaļu sīkāk. Un pirmām kārtām tātad, protams, ka mums mācību stundas sākas kā vienmēr ar stundas tēmu un sasniedzamo rezultātu, bet tas tādai uzbūves struktūrai vairāk, un, protams, arī, lai skolēns zina, kas tad šajā stundā ir jāsasniedz. Bet tas, kam ir pievērsta liela uzmanība, ir arī šīs teorijas apguve un tam pakārtot uzdevumi. Un kā jūs redzat, šeit ir atkal cits atvērums no 8. klases, un ja par humānismu mums tur bija dažādi tekstuāli avoti vai ne, un tekstu apraksti tad atkal par lieliem geogrāfiskiem atklājumiem, kā gan mēs varam runāt bez kartēm. Un jūs redzat arī
Šajā rakstāmgrāmatā ir ļoti bagātīgs karšu materiāls, jā, atbilstošos tematos, un jā, tās ir lielas, tās ir krāsainas, lai skolēnam būtu viegli uztvert, jo, nu, cik daudz mēs šeit varētu saprast no melnbaltām kartēm. Bet tātad, jā, jūs redzat, ka šie informācijas avoti ir ļoti daudzveidīgi, un kā jūs, un un ko paredz rakstāmgrāmata? Tātad šeit ir arī daudzveidota šī te stundas uzbūve. Tādā ziņā, ka, ja mēs skolēnam iedodam mācību grāmatu un darba burtnīcu vai mācību grāmatu un darba lapas, tad tā tīri instinktīvi parasti teiksim, šis te mācību vai stundas apguves process ir tāds, ka skolēni apgūst teoriju un tālāk tad pilda uzdevumus, lai šīs zināšanas nostiprinātu. Vēlreiz izstāstīt šo savu viedokli. Taču ar rakstām grāmatu mums ir daudz lielāka šī izvēles brīvība. Respektīvi, arī rakstām grāmatā jau laikus ir paredzēts, ka reizēm ir temati, kur varbūt vērtīgāk ir, ka skolēns vispirms prognozē un izsaka savu viedokli, un tikai tad noskaidro, kā tas ir bijis patiesībā vēsturē. Un tad viņam ir daudz interesantāk salīdzināt tās savas gaidas ar to, kas tiešām notika. Vai tā tad arī kā citādi, piemēram, šeit ir paredzēts, ka skolēns lūk vispirms pēta viduslaiku kartes, lai noskaidrotu, kāda bija viduslaiku cilvēku izpratne par pasauli, un tikai tad mācās par šiem lieliem ģeogrāfiskiem atklājumiem. Tāpat arī tātad, ir dažādi veidi šie uzdevumi, dažādu līmeņu, neaizmirstot arī par solo 1. un 2. līmeņa uzdevumiem. Tāpat kā arī, protams, par solo 3. un 4. līmeņa, jeb šiem iedziļināšanās un analīzes uzdevumiem. Ja? Un jūs redzat, tātad visu laiku arī ir šis vizuālais atbalsts, ko arī mums tātad šos 7. klases rakstām grāmatas jau vairākas skolas aprobē, un mēs arī esam skolēnus apjautājuši un lūguši viņu viedokli, un arī skolēni saka, ka šis vizuālais atbalsts ir ļoti palīdzošs. Gan, teiksim, tajās skolās, kur šobrīd notiek pārēj uz latviešu valodas apguvi kā mācību procesa valodu, kā arī tajās skolās, kur vienmēr mācības ir bijušas latviski, jo mēs ļoti labi zinām, ka arī dažādi pētījumi saka, ka skolēnu lasīt prasme vai vārdu krājums samazinās, un līdz ar to šis vizuālais atbalsts viņiem palīdz izprast garākus tekstus, kas vēstures mācību priekšmetā ir diezgan neizbēgami. Un tāpat arī šeit jūs redzat vēl uzdevumu piemērus, un tas, kas vēl šajā rakstām grāmatā ir iekļauts, ir šī stundas noslēguma sadaļa. Tātad vienmēr skolēnam ir sadaļa novērtē apgūto, jeb šī refleksija, kas katrā tematā ir atšķirīga. Pirmkārtām, lai arī skolēnam būtu interesanti, lai jums parādītu dažādus šos refleksijas veikšanas veidus un arī, lai pielāgotu to tematam. Tāpat arī katrā nodaļā beigās ir šī sadaļa uzzini vairāk, kas ir veidota domājot par tiem skolēniem, kuriem patīk vēsture, vai kurus ieinteresē konkrētā tēma, jo arī tā reizēm mēdz būt, ka skolēns varbūt nav vēstures entuziasts, bet konkrētā tēma bija tik interesanta, ka viņš grib vēl kaut ko. Un tādēļ šajā uzzina vairāk sadaļā ir dažādas saites uz video resursiem, uz virtuālajām ekskursijām, izstādēm, avotu kolekcijām un ko citu, kas gan var palīdzēt skolēnam, gan arī jūs kā skolotāji to varat izmantot kā papildu resursu. Un pēdējais, tur, kur bija iespējams, mēs arī esam ielikuši dažādus papildus uzdevumus, kas nav obligātajā saturā, bet tāpat tematiski ir saistīti ar konkrētu stundu, un kurus skolēns var veikt tad, ja ir izdarījis visas stundas uzdevumus ātrāk nekā klases biedri, un lai jums nav šis stress, ka pēdējām 5 minūtēm ir jāatrod ātri kāds uzdevums, arī par to jau ir padomāts rakstām grāmatā. Šeit, piemēram, ir krāsojamais uzdevums, un es zinu, ka kādam no jums varbūt jau nāk prātā, ko tad mans 8. klasnieks tagad krāsos? Ziniet, viņi krāso. Arī to mēs pārbaudījām vēlreiz šajā aprobācijas projektā, kad es pati braucu uz skolām un skolēniem vadīju stundu pēc savas rakstām grāmatas sev nepazīstamiem skolēniem. Un daži pat instinktīvi bija atraduši šos uzdevumus un sāka krāsot pat tad, kad es par tiem nepastāstīju. Citi, tad, kad es teicu, lūk, ka šo drīkst krāsot, uzreiz meklēju un pa klasi sadalīju flomasterus, zīmuļus un tā tālāk. Un arī 7. klasnieki, arī 8. klasnieki krāso, un daudziem arī tas palīdz, teiksim,
skolēniem, kuriem ir UDHS, jeb šis te hiperaktivitātes sindroms, viņiem ir paredzēta struktūrēta vieta, kur šo uzmanību koncentrēt, jo reizēm viņiem pilnīgi, nu, viņiem pietiek ar to, ka viņi kaut ko var ar, teiksim, krāsot, rakstīt, nu, zīmēt, un viņš var vieglāk koncentrēties konkrētiem uzdevumam. Tā kā arī šādi te uzdevumi šajā rakstām grāmatā ir. Tāpat arī, tātad es jau iepriekš nedaudz minēju par šo te tekstpratību un lasīt prasmi, jā, sakot jums par šo vizuālo atbalstu, bet tas nav viss. Tekstpratība un lasīt prasme ir man personīgi tādas, nu, nozīmīgs temats. Jo pirmkārt, kā jau es teicu, protams, ka mēs vēsturi īsti nevaram mācīties bez tekstu lasīšanas, vai ne? Gan informatīvie teksti, gan arī vēstures avoti vairākums mums ir rakstīti, vai ne, īpaši par 8. 9. klases tematiem, un līdz ar to tas ir neizbēgami, ka skolēniem ir jālasa. Bet vienlaikus mēs zinām gan pēc savas pieredzes, gan pēc pētījumiem, ka skolēnu lasīt prasmes līmenis samazinās. Skolēni nesaprot, nevar koncentrēties, tas ir pirmām kārtām. Ja mēs ar kaut kādu vārdu nezināšanu vēl varētu cīnīties, tad šī te koncentrēšanās ir nu, tas, kas, ar ko veicas bieži vien visgrūtāk. Un šeit es esmu, pirms stāstu jums tālāk par to, kas ir ietverts rakstām grāmatā, pētot šo te lasīt prasmes tēmu, uzgāju šādus te lūk 6 punktus, ko es atradu Hārvardas Universitātes mājaslapā, kas tieši par šo te lasīt prasmu un tekstpratību, kas ir tātad 6 punkti, ko Hārvardas Universitāte sagaida no saviem studentiem, kad viņi darbojās ar tekstu. Un mēs, protams, gribētu, lai mūsu skolēni arī ir konkurētspējīgi pasaules mēroga universitātēs. Un pat, ja jūs paskatāties uz šiem 6 punktiem, tas nemaz nav nekas tik ārkārtējs. Un to arī mēs saviem skolēniem mācam darīt, ja tātad analizēt tekstu, salīdzināt, pretnostatīt, bet ko mēs bieži vien izlaižam mācību procesā, ir šis tas sākums, kas Hārvardas Universitāte, piemēram, sagaida, ka viņu studenti tekstu priekšskatīs un arī anotēs. Un tās ir lietas, ko mēs ar parastu mācību grāmatu skolēniem bieži vien atņemam, jo, piemēram, anotēt mācību grāmatas tekstu viņi nevar, jo grāmata taču ir jādod bibliotēkā. Un līdz ar to arī šī rakstām grāmata risina. Tātad jūs redzat, šeit uzreiz ir iestrādāts gan atbalsts lasīt prasmes attīstīšanai, gan dažādas lasīšanas stratēģijas. Un tas ir darīts ar mērķi, lai tad, ja skolēnam ir iedota šī lasīt prasmes stratēģija, jeb tas, ko darīt, kamēr tu lasi tekstu, viņam arī uzreiz šī lasīšana ir mērķtiecīgāka. Jo tas ir, padomājiet, ja jums, piemēram, šeit nākamajā lapā mums ir arī piemērs ar dažādām šīm lasīšanas stratēģijām, un ja jums uzreiz ir pateikts, ka, lūk, to tekstā ir jāsaskata kaut kādas 3 lietas un jāatzīmē ar dažādiem veidiem, jūs uzreiz to tekstu lasat citādāk. Vai arī, piemēram, ja es zinu, ka man ar šo tekstu tālāk skolēnam ir paredzēts analizēt, salīdzināt un iet dziļumā, un varbūt es negribu, lai viņš visu laiku tur meklē kaut kādas līdzības, atšķirības un tam līdzīgi, tāpēc man patīk šis te piemērs, kas ir šeit redzams. Tātad, ka skolēns, lasot tekstu, izmanto anotēšanas zīmes, viņš atzīmē, kas ir svarīgi, kur viņam ir jautājums un kas viņu ir pārsteidzis vai izbrīnījis. Ja, un skolēni, tās ir pavisam elementāras lietas, ko tekstā atrast, un tas ir ļoti individuāli, bet esmu šo arī eksperimentējusi gan ar kolēģiem, gan ar skolēniem, un visi atzīst, ka viņi tiešām šo tekstu lasa citādāk. Kaut vai tad, ja viņi zina, ka vienkārši ir jāatzīmē, kas ir svarīgs, vai es zinu, ka man ir šī opcija atzīmēt, kas man ir izbrīnījis, un tad es lasu to tekstu, tad, kaut kas mani šeit izbrīnījis, ja, un tad es meklēju, kas tas ir. Tā kā arī, tātad, domājot par tekstpratību, šeit ir skolēniem paredzēts īpašs atbalsts vai īpaši pie tā piedomāts, radot šo rakstām grāmatu. Un runājot par atbalstu, tātad skolēniem ir arī piedāvāts plašāka veida atbalsts, jo tā ir arī vēl viena no šīm rakstām grāmatas tādām labajām lietām, manuprāt. Mēs ļoti labi zinām, ka mums klasē ir dažādi skolēni. Mēs, kā skolotājs, zinām,
kuriem no tiem ir vajadzīgs atbalsts, papildus pamudinājums un kaut kas vēl. Bet reizē mums ir tie skolēni, kas it kā visu zina, bet viņiem ir kauns celt roku. Nu, kā es tagad prasīšu skolotājai 8. klasē, kā rakstīt definīciju? Nu, man tas tā kā būtu jāzina. Bet, ja nu es esmu aizmirsis, ja nu es esmu iepriekš mācījies pie citas skolotājas, tad, lūk, skolēnam šādas te atgādnes ir iekļauts gan rakstām grāmatas uz vāka, ja? Tātad, lai skolēns uzreiz varētu uzšķirt vāku, un tur viņam ir šīs svarīgākās atgādnes, kā arī tās ievietotas atbilstoši rakstām grāmatā pie atbilstošā uzdevuma. Un jūs redzat, tātad šīs atgādnes ir ļoti dažādas, ja, gan par šo lasīšanu, gan par vēstures avotu izvērtēšanu, prezentācijas veidošanu un dažādiem citiem uzdevumu veidiem. Tātad maksimāli ir mēģināts dot šo atbalstu, ko tad, ja skolēns zina, kā veikt uzdevumu, viss labi, viņš jums nesūdzēsies, kad skolotājiem man par daudz ir atgādņu, viņš vienkārši tās neizmantos. Bet, ja viņam ir vajadzīgs atbalsts, tad viņam tas uzreiz ir dots, un jums nav jāmin, kuram, kurā brīdī ir vajadzīga palīdzība. Un tāpat arī runājot par atbalstu, es teiktu, ka šī rakstām grāmata ir arī veidota domājot par atbalstu jums kā skolotājiem, jo tātad pirmām kārtām šeit ir paredzēts saturs katrai mācību stundai balstoties uz skolu 2030 programmas paraugu. Jā, parādot arī to, ka šo paraugu ir iespējams īstenot atbilstoši arī standartam. Un otrām kārtām arī, lai jums būtu kāds atbalsta mācību līdzeklis mācību stundu organizēšanai, pilnīgi normāli ir tas, ja jūs neņemat pilnīgi visu pēc rakstām grāmatas, bet papildinat to ar kaut kādiem uzdevumiem, kas jums strādā, kas jums patīk, no kuriem jūs negribat atteikties, bet iespējams šeit ir jums vajadzīgais pamats. Iespējams, jūs esat jaunais kolēģis, kuram vēl vajag palīdzību vai vajag tās idejas, kā organizēt jēgpilnas un interesantas mācību stundas, tad arī šeit jūs varēsiet saņemt to palīdzību. Tāpat arī šeit uzreiz jau ir iestrādāts dažādas diferenciācijas iespējas. Piemēram, reizēm ir pielikti 2 uzdevumi, kas ved uz vienu sasniedzamo rezultātu, bet viens ir vieglāks, cits ir sarežģītāks, un jūs jau uzreiz varat, zinot savu skolēnu līmeni, vai ļaujot viņiem izvēlēties, likt pildīt vienu vai otru. Tāpat arī jādara šī iespēja atlasīt konkrētus uzdevumus. Ja? Tie ir savā starpā saistīti, bet ne tā, ka jūs nevarētu paņemt kādu ārpus konteksta. Ja? Tas arī ir iespējams. Tāpat arī tematu beigās ir iekļauts summatīvās vērtēšanas uzdevumi, vai nu pārbaudas darbs skolotāja grāmatā, vai arī tāds radošais darbs vai projekts, kas jau uzreiz ir ielikts skolēna rakstām grāmatā. Un tāpat arī, protams, iekļaut iespēju attīstīt dažādas skolēnu caurvību prasmes, sadarbību, digitālo prasmu jaunradi un pašvadītu mācīšanos. Tā, un jā, šeit arī tātad vēl piemērs arī tam, ko es teicu par šo uzdevumu atlasi, ja, tātad šajā gadījumā ar vienu informācijas avotu, ar šo te reformācijas laika līniju, ir 2 tālākie uzdevumi, un šeit ir tātad arī redzams, kā jūs varat šo te pielāgot, ja, lai skolēns varētu veikt uzdevumus atbilstoši savam mācību līmenim. Un pirms mēs ķeramies klāt pie šīs te praktiskās daļas, es nedaudz iepauzēšu un pajautāšu, vai jums ir kādi jautājumi par to, cik tālu ir izstāstīts par rakstām grāmatu kopumā, un ja jums ir, tad es aicinu vai nu slēgt iekšā mikrofonu un pajautāt, vai arī rakstīt iekšā čatā. Līdz ar to, vai jums ir kādi jautājumi par rakstām grāmatu? Sveiki. Man nav jautājums par pašu rakstām grāmatu, bet man ir jautājums kā skolotājiem. Vai ir pieejami arī... Mēs nedzirdam? Kāds, cik es saprotu, ir uzdot jautājumu, bet mēs nedzirdam? Jā, tātad, ja jums ir jautājumi, tad droši rakstiet tos iekšā čatā. Mēs šīs te nodarbības beigās vēl pie tiem atgriezīsimies un noteikti atbildēsim. Bet tātad, kā jau jūs redzējāt, piesakoties uz šodienas mūsu sarunu, šeit bija paredzēts 2 daļas. Viens ir iepazīšanās ar rakstām grāmatu, un otrs ir meistarklase, domāju, tātad tieši par pašvadītas mācīšanās tēmu.
Un, protams, izmantojot rakstām grāmatu, vai ne? Nerunāsim jau vienkārši abstrakti par pašvadītu mācīšanos, bet tieši tātad izmantojot šo rakstām grāmatu. Un pašvadīta mācīšanās tā noteikti ir ļoti būtiska tēma, ļoti būtiska prasme mūsdienu pasaulē, domājot par to, ka mūsu 7. vai 8. klases skolēns izaugs, un vēlāk šī pašvadītā mācīšanās viņam būs ļoti noderīga tālākajā dzīvē. Tātad, domājot par, par viņu šo te, domājot par viņu tātad tālāko nākotni un mūža izglītību un tam līdzīgi. Un, protams, ka šī pašvadītā mācīšanās ir jāmācās jau skolas laikā. Un tā pavisam vienkārši tātad pašvadīta mācīšanās ir skolēna spēja plānot, vadīt un izvērtēt un pašam īstenot savu mācīšanos, kas, protams, ir atkarīgi no skolēna pašnovērtējuma, no motivācijas, mērķtiecības, kas iespējams ir tās lietas, ko mums ir grūtāk mainīt. Taču mēs varam palīdzēt ar to, ko mēs no savas puses, no skolas, skolotāju puses varam dot skolēnam. Un meklējot tātad šo te teoriju, kas ir vajadzīgs skolēnam bez pašnovērtējuma un motivācijas, jā, protams, mēs zinām, ka vieglāk pašvadīt mācīšanos ir īstenot skolēniem, kam ir augsta šī iekšējā motivācija, kas redz šo mērķi, bet patiesībā mēs skolēniem varam arī palīdzēt ar vairākiem citiem mācību procesā iekļaujamiem elementiem. Piemēram, tātad protams, mēs varbūt arī personīgi, varbūt interesantākas stundas un mazāk interesantas stundas, taču mēs katrā varam piedāvāt skolēnam interesants vai aizraujošs uzdevums. Bet, protams, neaizraujoties ar uzdevumiem, skolēnam ir vajadzīgs skaidrs stundas sasniedzamais rezultāts, lai viņš zina, kas tad ir tas mērķis, uz kuru man šajās 40 vai 80 minūtēs ir jāaiziet. Tāpat skolēnam palīdz arī šīs te mācīšanās stratēģijas, ka viņam ir pastāstīts, kā un kas ir jādara, ja kā labāk kaut kādus uzdevumus veikt. Tāpat arī tātad skolēnam palīdz tas, ja uzdevumi ir viņam atbilstošā līmenī, un par šo mēs daudz runājam, domājot tieši par diferenciāciju, ka skolēnam mācību process ir daudz saistošāks, ja uzdevumi nav pārāk vienkārši, ja viņam nav šī atslābinātības un garlaikotības sajūta, un arī, ja uzdevumi nav pārāk grūti, jo, ja skolēns visu laiku redz uzdevumus, kurus viņš nevar izpildīt, tad viņam par šo iekšējo motivāciju mums ir ļoti grūti runāt, jo skolēns saprot, ka viss ir kalns, kam ir jākārt pāris, tiek ar vienu uzdevumu atkal nākamo nesaprot. Ja? Līdz ar to tātad skolēnam ir jābūt kaut vai iespējai izvēlēties uzdevumus atbilstoši viņa līmenim, vai arī tātad, ka ir piedāvāti dažādi. Tāpat arī skolēnam palīdz un arī šo iekšējo motivāciju veicina, ja ir dotas izvēles iespējas. Piemēram, es izvēlos pētīt vienu vai otru valsti, vienu vai otru problēmu, ja? Bet man ir skaidrs rāmis, bet šo te saturu es tā kā atlasu pats. Un, protams, ka pašvadītai mācīšanai ir vērtīgi un ir būtiski, ja skolēnam ir iespēja darboties kā pētniekam, nevis zināšanu atkārtotājiem. Respektīvi, nevis, ka mēs no skolēna prasam tikai atkārtot lasītus vai dzirdētus faktus, bet iekļaujam arī šo te elementu, kur skolēns pats var nonākt līdz secinājumiem, pats var piedāvāt iespējams kādu alternatīvu, varbūt apstrīdēt kādu tēzi, vai ne? Līdz ar to tātad, ka skolēnam ir iespēja pašam darboties un pamatot savu viedokli. Un šeit es ieliku divus piemērus, vienu no 7., vienu no 8. klases rakstām grāmatas tātad nodaļām, lai parādītu, kā es saredzu, kā šī pašvadītā mācīšanās šeit izpaužās. Tātad sāksim ar piemēru no 7. klases, paņēmu vienu no pēdējiem tematiem, pieļaujot, ka jūs arī mājās šobrīd par to mācaties, tātad par Livoniju, Livonijas pārvaldi. Tātad pirms 8. stundas, tātad 7. stundā skolēniem bija starp informācijas avotiem bija dota arī šāda te schēma par to, par Livonijas pārvaldi, tādā visplašākajā nozīmē. Skolēns ar to schēmu izpētīja un bija ar to uzdevumu.
Tālāk, vai nu tajā pašā stundā, vai nākamajā stundā skolēns jau nedaudz plašāk iegūst informāciju par katru no Livonijas pārvaldes daļām, ja, Livonijas ordenis, Rīgas pilsēta, bīskapijas un tā tālāk. Un tā tad, redzat, atkal saņem strukturētu informāciju. Bet tālāk skolēnam ir, grāmata, šajā rakstām grāmatā ir iekļauts tie uzdevumi pēc kārtas, bet reāli jūs kā skolotājs varat izvērtēt un šajā gadījumā arī norādīt, ka viens variants skolēnam, kas varbūt darbojas tomēr šajā solo 1. un 2. līmenī, tad viņam lūk uzdevums ir no teksta veikt šo 4. uzdevumu. Izmantojot schēmu un, piemēram, šo tekstu, apkopot informāciju. Kuru teritoriju pārvalda, kādas pilnvaras ir? Ja, ļoti vienkārši tātad pārveidoju vienu informāciju, pasaku to ar saviem vārdiem. Bet atkal kādam skolēnam tas vispār nav izaicinājums. Viņš saka, bet es taču to tikko lasīju, ja vajag, es jums varu pasvītrot, vai ne? Lūdzu, ļoti labi. Ejam dziļāk, un tāpēc citam skolēnam atkal ir piemērots nākamais uzdevums, kur ir tālāk tur apraksts, ka tev ir jāiejūtas ārzemju sūtņu lomā, un tev ir jānodibina sakari ar šīm dažādajām Livonijas daļām. Un lūk, piedāvāti, ja, katra šī daļa, Rīgas arhibīskupija, Livonijas ordenis, un tad tur tālāk tā tabula vēl turpinās, un izvērtē, ko tu vari iegūt, tātad, kāda ir šī te vara šai Livonijas daļai, kāda sadarbība tu vari iegūt, kāda riski ir. Un tālāk izvērtēt atkal, cik vērtīga šī sadarbība būtu. Un atkal, piemēram, šo pēdējo uzdevumu atkal var pildīt abas grupas, gan tie, kas tikko tikai apkopoja informāciju, gan arī tie, kas apkopoja, bet daudz dziļākā veidā. Ja, un tādā veidā, ja skolēnam, jūs varat mierīgi savu klasi lūk sadalīt tādās divās daļās, un viņi pat varbūt nezinās par to, ka cits klases biedrs pilda citu uzdevumu, un strādājot ar šo rakstām grāmatu, arī jūs skolēni noteikti pieradīs, ka ne visam ir jābūt aizpildītam no A līdz Z, jo ne jau tas ir mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir sasniegt sasniedzamo rezultātu. Un, ja es varu analizēt Livonijas pārvaldu un tās ietekmi ar 2 dažādiem uzdevumiem, vienkārši, kas ir pielāgot konkrētiem solo līmenim, ja, varbūt šī tabula nebūs gluži par analizēšanu, bet par skaidrošanu vai raksturošanu, bet atkal tās ir 2 opcijas, un ja mēs skolēnam, kurš var tikt galā tikai ar šo tabulu, iedosim lūk šo te garo analīzes uzdevumu, viņam tas būs kaut kas nepārvarams. Ja? Tāpat kā atkal tam spējīgiem skolēnam, tā pirmā tabula būs pārāk garlaicīga. Līdz ar to mēs šādi te lūk diferencējam, un skolēns var tātad izvēlēties lūk šo te sev atbilstošo saturu, sev atbilstošo formu, bet mēs viņam iedodam rāmi. Tāpat arī 8. klasē, tātad šis ir pirmais temats, pirmā nodaļa, pirmā stunda. Tātad tas, ko jūs septembrī darīsiet, ja, šī te saikne starp viduslaikiem un jaunajiem laikiem. Un viss sāks skolēnam lūk ar šādu te schēmu, kurā viņš atkārto, ko tad ir mācījies par viduslaiku pasauli, un atkal jau. Viens skolēns uzreiz ķeras un atkārtojot savas zināšanas, pastoties pierakstu kladē, aizpild šo uzdevumu. Citam vajag palīdzību. Ko viņš dara? Viņš pašķir nākamo lapu, kur ir teksts, no kura var dabūt informāciju, lai aizpildītu šo tabuliņu. Ja, tātad viņiem uzreiz ir pieejams atbalsts. Gribi izmanto, gribi neizmanto. Tālāk, lai veiktu 3., 4., 5. uzdevumu, tev ir doti 3 dažādi viduslaiku vēstures notikumi. Ja, mēra epidēmija, mazais ledus laikmets un kari un konflikti. Tu izvēlies vienu. Tas, kas tev ir interesantāks, tas, kas tev liekas vienkāršāks, vienalga. Tu izvēlies šo vienu un tad veic uzdevumus. Un kā jūs arī redzat pēc šiem uzdevumiem, par šo pašvadīto mācīšanos, ja jums liekas, ka es te vairāk diferenciācijas lauciņā iebraucu, tad arī šie uzdevumi ir formulēti tā, lai principā jūs varat pavadīt laiku pie tā skolēna, kuram ir vajadzīgs papildus atbalsts, kuram ir vajadzīgs vēl kaut ko izskaidrot. Savukārt lielākā daļa skolēnu vienkārši šķir lapas uz priekšu un veic šos uzdevumus, jo viņiem viss ir iedots. Viņiem ir iedots uzdevuma apraksts, viņiem ir iedots atbalsts nepieciešamais, un tad vienīgi jūs izrunājat, teiksim, kurš kuru ceļu iet. Ja, bet viņi šo ceļu var iet arī patstāvīgi,
un tad tikai kopīgi ar jums salīdzināt šos uzdevumus vai kā citādi. Tad jūs varat šo laiku stundā veltīt nevis, lai nolasītu uzdevumus un kopīgi tagad pildīsim, bet tiešām sniegtu atbalstu tiem, kuriem vajag, jo pārējiem, lūk, viss ir sastruktūrēts tā, lai viņš šo stundas mērķi arī sasniedz. Un tagad es arī vēlētos, lai jūs nedaudz padarbotos praktiskāk, nedaudz papētīt vairāk, jo šeit, protams, prezentācijā bija salikta ekrāna šāviņi no šīm rakstām grāmatām, bet tagad es jums iedošu, vai respektīvi mani kolēģi jums iedos atvērumu, kas sastāv no 8 lapām, tātad 4 atvērumi, kas ir domāti 2 mācību stundām, jeb 80 minūtēm. Tā ir vesela nodaļa no 8. klases rakstām grāmatas PDF formātā. Tātad jūsu uzdevums ir atvērt šo dokumentu, apskatīties, izlasīt un pamanīt vai mēģināt saskatīt, kur un kā jūs redzat, ka skolēns var īstenot pašvadītu mācīšanos. Tāpat arī, ja jums pēc tam pietiek laiks, jūs varat arī padomāt, kā jūs, ja jūs būtu skolēns, kā jūs varat veikt šos uzdevumus vai kuru uzdevumu jūs varat nepildīt, ja jums kā skolēnam ir vajadzīgs papildus atbalsts, vai arī jūs esat supercentīgais skolēns, kas visu izdara ļoti ātri, kā tad jums īstenojas šī pašvadītā mācīšanās. Tātad šobrīd es vēlētos jums dot 5 minūtes šī dokumenta izpētīšanai, un tad arī es aicināšu jūs uz nelielu diskusiju, tātad aicināšu jūs padalīties ar savām idejām, saviem novērojumiem, varbūt jūs vēl kaut ko pamanat un vēlties piebilst, bet tātad šobrīd 5 minūtes līdz 16:42 paskatīties, tātad izmantojot šo konkrēto nodaļu 80 minūtēm par to, kā jūs saskatāt, kā skolēns šeit var īstenot pašvadītu mācīšanos.
Tā, kolēģi, nu 5 minūtes ir pagājušas. Vai jūs būtu gatavi padalīties ar to, kur jūs šajā te atvērumā saskatījāt pašvadītu mācīšanos un kā jūs kā skolēns justos, vai jūs saredzētu dažādiem līmeņiem atbilstošus uzdevumus, kurus jums veikt, lai būtu pa spēkam? Aicinu vienkārši slēgt iekšā mikrofonu tiem, kas vēlas padalīties, un tad droši stāstīt savas idejas, jo, ja mēs būtu klātienē, tad mēs šo arī tās buki grupās veiktu, bet, protams, ka mēs saprotam, ka ir maijs, mums ir visiem daudz darba mācību gada noslēgumā, un tāpēc, jā, varbūt Zoomā negribās tik daudz runāt, bet es tiešām aicinu jūs padalīties ar savu viedokli. Man patika tas, ka bija QR kodi beigās, kad viņš pats vēl tālāk tikt. Un kad viss tas pārējais, kas izdarīs ļoti skaisti, tur aiziet. Bet es vēl gribu, un es esmu pamanījis arī, ka dažkārt bērniem, ja kaut ko tādu piedāvā, ka tā interese lielāka, un tad tur tā jēga arī tāda lielāka. Tas man ļoti patika, jā. Pārējais arī, bet tas ļoti patika. Jā, paldies. Bet vai jūs arī saskatījāt, ka, teiksim, ja jūs būtu kā skolēns, kurš parasti visu laiku grib to skolotāju atbalstu un varbūt netik viegli iet ar analīzes uzdevumiem, ka arī jums kā tādam skolēnam būtu ko darīt šajā stundā? Protams, tur jau tie jautājumi uzvedina, ej tālāk, dari tālāk, solīši, un tu vari gan izteikt savas domas, gan arī padomāt, paprātot. Ka tās izvēles iespējas, tu jau vari atbalstīt kaut kādu vienu to ideju, ka tur tās idejas bija, ko tu darīji. Ka tas ir tāda daudzveidīga iespēja. Tas ir arī labi. Jā, paldies, liels. Jā, vai ne? Tas jau arī, ka mēs varam skolēnus mudināt, izteikt vienkārši savu viedokli, un tās viedoklis jau var arī, nav pareizs vai nepareizs, tad jau tikai tālāk kā tu to argumentē, vai ne? Paldies, liels, ka padalījāties. Vai vēl kāds? Man vislabāk patīk trešais uzdevums. Tur ir liela iespēja pašadītai zināšanu apguvēji, kur, īpaši otrais punkts, zinātniskiem atklājumiem, man varētu vērtēt ļoti plašas iespējas ar dažādiem līdzekļiem. Bet arī pārējie uzdevumi, jā, interesanti. Yes. Jā, paldies. Jā, par to trešo uzdevumu. Tur patiešām... Tas varbūt, ka, teiksim, tas nākamais, 4. tās svida analīze, tas jau ir tāds analīzes līmenis, vai ne? Noteikti tādā solo 3. līmenī, bet arī mums jau ne jau visiem skolēniem iespējams mums ir jāliek veikt šī svida analīze. Cits ir atkal, ka tu vienkārši padomā, ko tu darītu kā jūras braucējs, un tad kaut vai ar klases biedru apspriedies, vai ne? Tā kā paldies, ka jūs šo arī pamanījāt, ka tieši tā, tu jau vari arī izvēlēties, ja varbūt bez īpaši dziļas analīzes vai vismaz bez tādas kārtīgas pamatošanas. Paldies! Es varbūt arī uzslēgšu, man laikam šeit bija tas dokumentiņš, tas izvilkums, ko jūs arī redzējāt. Varbūt vēl kādi komentāri? Jā, varbūt, kā man kolēģi čukst, varbūt ir iebildumi. Labi, ja jums vēl tādi rodas, droši varat arī vai slēgt iekšā mikrofonu un to teikt, vai arī ierakstīt čatā. Bet šeit es arī tātad vēlējos parādīt, ka ja mēs apskatāmies, un tā kā tas bija 2 mācību stundām, tad šeit ir vairāk šo sasniedzamo rezultātu, bet atkal jau mēs varam ar dažādiem uzdevumiem vai ne uz tiem tikt, piemēram, skaidro un izvērtē šos te jūras braucēju cēloņus. Tas būtu gan šis 2., gan 3., gan 4. uzdevums, un varbūt kādam skolēnam pietiek, ka viņš paliek pie šīs skaidros sadaļas, un izvērtēšana tad ir tiem spējīgākiem skolēniem. Tāpat arī par lielo ģeogrāfisko atklājumu raksturošanu, tas varbūt, to arī var veikt dažādos līmeņos, un arī par šīm lielo ģeogrāfisko atklājumu sekām. Viens ir, lūk, uzdevums šis te
8., 9., ka tu izvērtēsi sekas, ja, un pie tam tu skaties, kādas bija šīs sekas eiropiešiem, kādas bija pamatiedzīvotājiem, bet varbūt, ka reizēm kādā stundā tev pietiek, ka tu gluži vienkārši izvērtēsi sekas, aprakstot savas brokastis un padomājot tīri personīgi, kādas būtu manas brokastis, ja šie lielie geogrāfiskie atklājumi nebūtu notikuši, vai ne? Un varbūt kādam skolēnam tiešām tas ir pietiekami, jo mēs zinām, mums visi nav 9, 10 vai īpašas analīzes uzdevums spējīgi veikt, bet tātad šie te dažādie uzdevumi tāpat ved mums uz to stundas sasniedzamo rezultātu. Un pirms es dodu atpakaļ tātad datoru kolēģiem, mums bija jautājums, vai ir pieejami gatavi pārbaudes darbi. Tātad pirmām kārtām šim te mācību līdzeklim komplektā ir arī skolotāja rokas grāmata, un skolotāja rokas grāmatā ir katras tēmas noslēgumā ir snieguma līmeņa apraksti. Kāda tam ir saistība ar pārbaudas darbi? Tātad lielākajā daļā nodaļu ir iekļauts nevis pārbaudas darbs, bet tāds tā kā radošais projekta darbs, kas pārbauda tāpat tās prasmes un zināšanas, kas ir apgūtas šajā konkrētajā tematā, vienkārši izmantojot citu formu. Tas nav varbūt kā kontrols kā tāds, bet reizēm tas ir buklets vai tas ir pētījums vai kas tam līdzīgs. Un attiecīgi tad šis te jau uzreiz uzdevuma apraksts ir iekļauts skolēna rakstām grāmatā, lai jums atkal nav nekas papildus jāgatavo. Un skolotāja rokas grāmatā, kas arī ir pieejama digitāli, ir šis snieguma līmeņa apraksts, pēc kā jūs varat izvērtēt skolēna darbus. Tajos tematos, kur šāds te radošais darbs nav piedāvāts, tur atkal skolotāja rokas grāmatā ir tāpat šis snieguma līmeņa apraksts par visām tematā apgūtajām prasmēm, taču gatavu pārbaudas darbu kā tādu es nepiedāvāju gluži viena iemesla dēļ. Tātad mums arī jaunajos ministru kabineta noteikumos, tātad, kas ir stājušies spēkā ar pagājušo gadu un kas tātad groza standartu, tur ir minēts, ka pārbaudas darbā mēs iekļaujam tikai to, ko esam mācījuši konkrētajā tematā. Un pat ja es strādāju pēc šīs rakstām grāmatas, man katru gadu es izņemu citus uzdevumus. Man mainās klases, man mainās gada plānojums. Reizēm man varbūt es satieku klasi tikai 2 reizes mēnesī, jo mēs esam ekskursijās, slimojam un vēl kaut ko. Un katru reizi man tas tāpatās, es tajā tematā vai nu paspēju vairāk vai mazāk un tam līdzīgi. Un pat man vienam skolotājam strādājot pēc viena mācību līdzekļa, šis pārbaudas darbs gadu no gada atšķiras, jo es pamanu, jā, šogad es neizrunāju tik dziļi, vai šogad mēs šim tematam veltījām tik daudz laika, man ir jāpieliek vēl kāds uzdevums. Un līdz ar to gatavs pārbaudas darbs nav, jo gluži vienkārši tātad, ja mums ir jāiekļauj tajā tikai tas, ko esam mācījuši, tad es negribu piedāvāt kaut kādu darbu, kurš varbūt ir veidots uz šo maksimālo variantu, bet iespējams jūs, teiksim, esat no tā īstenojuši tikai 2/3. Bet tāpēc šajā skolotāja rokas grāmatā ir šie snieguma līmeņa apraksti un arī uzdevumu tā kā idejas, ka šo jūs varat sasniedzamo rezultātu pārbaudīt testveidā. Šo jūs varat pārbaudīt ar šādu veidu uzdevumu. Un tad jums vienkārši ir jāieliek vajadzīgais saturs iekšā. Ja jums rodas vēl kādi jautājumi, jūs tos droši rakstat čatā, un es dodu šobrīd atpakaļ tātad sarunu savai kolēģei Lindai. Paldies, ka bijāt aktīvi, un paldies, Annija. Tā kā, ja būs jautājumi, lieciet vēl čatā, vēl paspēs Annija ar atbildēt, bet, kā Annija sarunā jau minēja, visi mūsu mācību līdzekļu materiāli ir pieejami mūsu digitālajā mācību līdzekļu krātuvē. Un skolotājiem šī ir lieliska iespēja, ka viņi var tātad izmantot, ja nav uz vietas šīs rakstām grāmatas, var izmantot tātad caur digitālo vietni. Tā ir lieliska iespēja rādīt arī skolēniem uz ekrāna, tātad atvērumu ar mācību priekšmetu. Tā ir lieliska iespēja pašam iepriekš iziet šai tēmai cauri un sagatavoties. Tātad visu laiku jums ir pieejams gan skolotāja grāmatas, gan arī šīs skolēna rakstām grāmatas. Protams, kā arī viss pārējie pamatskolas mācību līdzekļu priekšmeti. Un satieciet mūs savā skolā, aiciniet, jo jau jūs redziet, ka mums ir ne tikai sākuma skolas mācību līdzekļu materiāli, bet mēs piedāvājam mācību līdzekļu materiālus pamatskolai. Un aiciniet mūsu klientu attiecību vadītājus, atvedīsim visu uz vietas, jums parādīt, izstāstīt, iztaustīt
Un, lai jūs esat zinoši, par ko ir, un tātad es, Linda, pie jums braukšu, Ilona, Elīna vai Kristīna. Ja vairs nav jautājumu, paldies jums un tiekamies nākamajās mācību līdzekļu dienās tuvākajās, kas būs. Visu labu! Tas redzēšu.